Droši vien nevienam nav noslēpums, ka Air Baltica ir kompānija, kas aizvadītajos gados ir gājusi cauri diezgan sarežģītiem restruktūrizācijas procesiem. Šajā ceļā tika pieņemti neizbēgami ļoti daudzi nepopulāri lēmumi. Un tā sajūta bija, ka varbūt, ja mums būtu bijusi informācija no darbiniekiem, kuri stāv tuvāk problēmas būtībai, tad iespējams tas lēmums būtu bijis citāds. Mēs uzrunājām vadības komandu, kad mūsu finanšu direktoram, mūsu CFO Vitoldam Jakovļevam dzima ideja par tādas platformas ieviešanu, ar kuras palīdzību mēs varētu nodrošināt gan darbinieku informētību par biznesa procesiem, gan arī saņemt darbinieku atgriezenisko saikni par lēmumiem, kurus mēs grasamies pieņemt. Un tātad gāja runa par platformu, faktiski tādu elektronisko platformu, kuras sākotnējais nosaukums latviešu valodā bija prognožu birža. Testa fāze beidzās ar ļoti veiksmīgu darbinieku novērtējumu par šo projektu. Mums piedalījās testa fāzē apmēram 60 darbinieku. Tas bija absolūti pēc brīvprātības principiem. Mēģinājām nodrošināt, lai pēc iespējas vairāk no dažādiem departamentiem būtu cilvēki projektā iesaistīti. Tā pamatbūtība ir, ka šī platforma strādā pēc prognožu tirgus principiem. Platformā tiek ievietota informācija par dažādiem ar uzņēmumu saistītiem, ar uzņēmumu biznesu saistītiem projektiem, potenciāliem lēmumiem, dažādi fakti un apgalvojumi, kas ir saistīti ar mūsu biznesu. Piemērs, vai mēs ticam tam, ka mūsu peļņas prognozes piepildīsies. Šāda tipa projekti vai apgalvojumi ar papildus informāciju tiek ievietot un darbinieki pauž to savu viedokli. No vienas puses viņi ir informēti, kas notiek, kas mums ir aktuāli, kam mēs gatavojamies. No otras puses viņiem ir iespēja paust savas domas, vai tā ir laba ideja, vai tā nav laba ideja, piepildīsies, nepiepildīsies un tā tālāk. Visiem ir iespēja, taču aktīvi darbojas apmēram 300 darbinieki, tātad tie ir kā 30% no uzņēmuma. Mēs uzskatām, ka tas nepilna gada laikā, tātad testa fāze sākās pagājušā gada pavasarī, maijā, jūnijā, tad rudenī tika pieņemts lēmums, jo visu uzņēmumu griezumā šo spēli darīt pieejamu. Tātad šajā laika periodā tas ir īstenībā ļoti labs sasniegums, un mēs esam līdz šim brīdim tikuši galā ar salīdzinoši maziem vai gandrīz nekādiem resursiem. Tātad sākotnēji finanšu direktors pats rūpējās par visu šo projektu ievietošanu, informēšanu tā tālāk. Tad mums mazliet pieslēdzās iekšējo komunikāciju cilvēks, bet mums, protams, nav tāda viena resursa, kas tikai ar šo nodarbotos. Šis pasākums bija eksperimentāls priekš pašiem platformas izstrādātājiem. Mēs priekš viņām bijām izmēģinājumi drusīši. Labums tiek viņiem un labums tiek mums, un mēs nemaksājām neko par šo izstrādi. Bet katrā ziņā tās pirmās sajūtas, kas ir pēc tāda nepilna gada, kur puse no tā varbūt bijusi testa režīmā, otra puse jau tādā diezgan aktīvā režīmā, tās pirmās sajūtas ir ļoti labas. Un tas secinājums ir, protams, tāds, ka pie šī ir jāstrādā. Nekas nenotiek pats no sevis.